Bet mūsdienas arvien biežāk, kāpēc es uzdodu šādus jautājumus, jo es bieži dzirdu, ka augstāka izglītība nav vajadzīga, ka tā ir laika izšķērdēšanā, ka tā ir naudas izšķērdēšanā. Bet ja mēs paskatītos uz augstāku izglītību caur ieguvumu prizmu, ko var dot augstākā izglītība cilvēkam, izņemot, protams, tās pozīcijas, kas nākotnē viņš varētu ieņemt, strādājot noteiktais nozares. Ko vēl? Kontaktu loks. Pēdējo savu maģistra programmu, viens no iemesliem, kāpēc es uz turieni vispār aizgāju, bija, es gribēju paplašināt savu kontaktu loku, tieši to konkrēto programmu, tāpēc es izvēlējos. Tā ir savā ziņā arī ticība saviem spēkiem un arī iespēja, varbūt sakos to zobus un kaut ko izdarīt, jo atkal mācībās arī nav tā, ka viss ļoti patīk darīt. Bakalauris pabeidz tā saktais Zviedros, Rīgas ekonomikas augstskolā, SSI Rīga, kur man liekas, nevar būt, ka būs tik grūti, kā visi saka. Taču nevar būt. Man taču kutru galvu, es tikšu galā. Tāpat bija grūti. Tā kā, ja tu tam esi izgājis cauri un tu to esi pārvarējis, tad tas arī mazliet iedod tādu, ka tagad tu vari tikt cauri jebkam.